Šodien es gribu jums pastāstīt par to, kā var nobatikot audumus. Un šī tehnika ir ļoti sena un joprojām ir populāra. Un tā ir samērā vienkārša. Un batikas ideja ir tā, ka ar dažādu priekšmetu vai aukliņu palīdzību tiek nosiets audums un tajā vietā tā krāsa neieplūst. Un tādā veidā veidojas kāds noteikts vai mazāk noteikts raksts. Un atkarībā no tehnikas, kā tiek audumi nosieti, arī var ieplānot diagonālu vai rūtainu vai kāda cita veida rakstu. Šeit var redzēt dažādus paraudziņus. Protams, ka daudz vieglāk krāsot nelielus audumus, bet mūsu šodienas uzdevums būs nokrāsot audumu, kas ir 2 metri x 2 metri, jo tas ir paredzēts tērpu veidošanai. Saprast iepriekš kādu zīmējumu vai kādu rakstu autors paredz savam darbam. Tā kā tas ir liels izstrādājums, tad šeit, piemēram, viens no paraugiem batikota kleita, izmantojot divas krāsas. Jā. Šeit var ļoti labi redzēt, ka tas raksts ir diezgan izplūdis, drīzāk tāds akvarelisks, jo tā batika, viņa drīzāk tāda tā kā ar ūdens krāsām krāsots raksts izveidojas. Jā. Nosektu to daļu no tā auduma, lai veidotu rakstu, tad var ļoti labi izmantot dažāda veida aukliņas. Šīs aukliņas, piemēram, jau ir bijušas krāsotas kādos citos darbos, un tās krāsainās aukliņas arī piedod savdabīgu zīmējumu, jo iepriekš krāsotais audums arī nokrāsojas. Tām var izmantot arī dažāda veida lentītes, piemēram. Tām var izmantot arī koka dēlīšus, iepriekš sagatavotus. Šie dēlīši, kā jūs redzat, ir diezgan liela izmēra, jo mums audumi būs ļoti lieli. Jā? Bet patiesībā tos dēlīšus var izmantot arī pavisam nelielus, un šī tehnika saucās šablonu tehnika, un ar šo tehniku tas raksts izveidojas tāds daudz ģeometriskāks. Priekš tātad, lai strādātu ar batikas tehniku, pirmām kārtām audumu noteikti ir jāizmazgā. Jo jebkurš jauns tikko veikalā nopirkts audums ir apstrādāts ar speciālām līmvielām, un tas traucē krāsai iesūkties audumā. Tāpēc šie audumi, ar kuriem mēs šodien strādāsim, viņi ir iepriekš izmazgāti, lai labāk iesūktos krāsa. Tas ir viens no tādiem galvenajiem noteikumiem. Un kā jebkurā krāsošanas tehnikā, piemēram, krāsojot vilnu, lai nostiprinātos krāsa audumā, ir vajadzīgs etiķis. Tad krāsojot kokvilnas audumus, lai nostiprinātu krāsu audumā, ir vajadzīgs sāls. Audumu krāsošanai izmanto gan dabīgās krāsas, gan mākslīgās krāsas. Var izmantot gan vienu krāsu vai vairākas krāsas. Un vispopulārākie ir tādi augi kā sīpoli, tas nozīmē, ka sīpolu mizas. Ļoti labi var izmantot mellenes, aronijas, vīnogas. No šiem te augiem un augļiem, ogām var iegūt diezgan intensīvus toņus, un tie ļoti labi krāso audumu. Krāsošana notiek apmēram pusstundu, bet tas arī ir atkarīgs no krāsas intensitātes, kas ir vajadzīgs audumu krāsojot. Un parasti, kad batiko tos nosietos audumus, atstāja izžūt
pēc krāsošanas atstāja izžūt. Un tikai tad, kad viņi ir pilnīgi sausi, tikai tad jau attina vaļā, nosien visas aukliņas vai nosien visus tos koka dēlīšus un jau sausu audumu pēc tam gludina un atbilstoši piegrieznēm, kas ir paredzēts jau tam tērpam, tātad griež ārā un šuj kopā un veido izstrādājumu.